Labdien! Un priecājos, laikam jāieslēdz mikrofons, varbūt, ka tā būs labāk un skaļāk. Tad priecājos kultūras mantojuma dienu iesildīšanā būt šeit Lūznavas muižā, jo kur nu gan vēl jaukāka un labāka vieta, kur sākt runāt par kultūru, mākslas notikumiem un dažādiem pasākumiem, un to esat pierādījuši gan jūs 10 gadu garumā, gan arī droši vien, kad vēstures pētnieki atklāja arī vēl kādas interesantas nianses šajā jomā. Jūs pieminējāt 10 gadi, kopš Lūznavas muiža aktīvi darbojās. Tas ir aptuveni tikpat ilgs laiks, kā es pabeidzu rakstīt savu doktora disertāciju par tapetēm, un neesmu uz tām vairs skatījusies. Tāpēc, jā, šodien stāstot par tapetēm, tas būs tāds arī man pašai no jauna atsveidzinoša pieredze. Lai gan tēmas pieteikumā ir teikts, ka runa būs par 19. un 20. gadsimta mijas ziedu un līniju tapešu valdzinājumu, es pieņemu, ka nenāktu par ļaunu arī ieskicēt mazliet senāku vēsturi un stāstu par tapetēm, tāpēc es atļaušos mazliet novirzīties no ieteiktās tēmas vai pieteiktās tēmas un ceru, ka tas jums nesagādās vilšanos. Bet gadsimta mijas tapetes arī būs tās, kurām arī tiks pievērsta uzmanība. Kādas tad ir bijušas tapetes Latvijā gadsimta mijā, kur tās ir ražotas, cik daudzveidīgi sienas apdares materiāls slēpjas zem nosaukuma tapetes un vai vietējie ar tapetēm rotātie interjeri iekļaujas arī Eiropas tapešu dizaina kontekstā. Mēģināšu stāstījumā atbildēt uz šiem jautājumiem un aicinu arī ikvienu padomāt par to, ka tapetes kā interjera elements mums liekas absolūti pašsaprotamas. Un mēs aizmirstam, ka tām arī ir vēsture, kas varbūt arī ļoti daudzslāņaina un saistīta ar visu mākslas un dzīves vides kopējo vēsturi. Tapešu vēsture aizsākās ar grāmatniecību, un tad, kad sāk apdrukāt papīru, tad to apdrukājot jau mēģināja arī izmantot rotājumiem. Un zīmīgi, ka viena no senākajām ziņām nāk tieši no Francijas karaļa 15. gadsimtā, kad ir ziņa, ka viņš ir pasūtījis tapešu lapas, lai viņa pilī izlīmētu atsevišķas telpas daļu ar šīm te apdrukātajām lapām. Un pēc tam jau turpinoties tālāk tapešu ražošanai 19. gadsimtā, kad mēs varam runāt jau par industriālo rūpniecību, tad tehnoloģiskajam progresam vairs nav robežu, un tas, ko mēs varam ieraudzīt tapetēs, ir ārkārtīgi daudzveidīgs. Tad tās ir gan praktiskas, gan estētiskas, gan arī ļoti skaista lieta, kas piešķir telpai vienlīdz gan siltumu, gan radīja atmosfēru un laikmeta priekšstats par reprezentāciju un to, kādai ir jābūt telpai. Par tiem ornamentiem runājot, jau senākajos periodos, tas sanāk 16. gadsimtā, 15. un 16. gadsimtā, tad, kad kogriezēji un klišeji mākslinieki un meistari izgatavoja šos zīmējumus, tie bija ļoti raksturīgi, piemēram, tādai vēlām renesanses stilam. Un no zināmiem meistariem, kas ir darinājuši šādas ornamentu lapas, var atzīmēt Hansu Zēbaldu Bēmu un arī Albrehtu Dīreru. Un tie ar laiku kļuva jau arī par tapešu paraugiem. Un tādu pavisam drošu tapešu paraugu var datēt ar 1509. gadu no Kembridžas Universitātes Kristus koledžas Anglijā. Un tad mēs redzam, kā izskatījās šie senākie tapešu paraugi. Ar laiku, 16. un 17. gadsimtā, tapetes kļuva par alternatīvu dārgajiem gobelēniem un ādas apsējumiem. To cilvēku mājokļos, kur nevarēja tos atļauties, bet gribējās kādu skaistu rotājumu. Francijā ražoja tās augtās domino tapetes. Te ir viens no tādiem piemēriem, kur ir redzama ainiņa, bet varēja būt arī tādas tapetes, kurās nav sižetiski attēlojumi, vienkārši ornamentāli apdrukātas lapas, kuras viena pie otras līmēja uz sienas. Un līdzās šiem te bez tāda izvērstāka ornamenta veidotiem tapešu paraugiem un lapām parādījās arī tā dēvētās gobelēna
tapetes, kur vairāki bloki salīmēti kopā veidoja jau kādus krāšņus zīmējumus. Arī Latvijā pirmās liecības par tapešu ražošanu ir sastopams jau kopš 17. gadsimta, kad Kurzemes hercoga Jēkaba laikā kultīgā darbojās papīra ražotnes un tapešu darbnīcas. Diemžēl nav saglabājušies nekādu oriģinālu paraugu no šī perioda, bet ir zināms, ka ir tapešu meistars ieradies strādāt Kuldīgā, zināms arī viņa vārds, bet to piemēru Latvijā nav. Un to, ka tapetes 18. gadsimtā ir bijušas jau par prestižu, kļuvušas par prestižu interjeru elementu, apliecina arī tas, ka Rīgas laikrakstos, piemēram, Rīgas sludinājuma lapā Rīga Šancēgen, īpaši tika uzsvērts telpu skaits, kuras ir izrotātas ar tapetēm gan izīrējumajos dzīvokļos vai pārdodamajās mājās. Un līdz ar to tā ēkas cena arī varēja būt augstāka. Un no Rīgas pilspētniecības datiem ir zināms, ka arī ģenerāla gubernatora rezidencē telpu sienas ir bijušas izlīmētas ar kvalitatīvām angļu tapetēm. Un tieši angļu tapetes arī 18. un 19. gadsimtā bija tās, kuras skaitījās vienas no visprestižākajām. Viņi pievērsās auduma tapešu imitācijai gan faktūrā, gan zīmējumos, un bija īpaši populārs ar tā dēvētajām plūksnes tapetēm, kur ornamenti veidoja pie papīra pielīmētas tonētas šķiedras. Un tas ļāva radīt tādu samta efektu un piešķirt telpai lielāku greznību. Un te ir viens no piemēriem un vēl daži Anglijas šo te samta tapešu piemēri. No Latvijas paraugiem ir zināms, ka senākās samta tapetes ir atrastas datētas ar 1854.56. gadu, tā kā paralēli šiem te angļu plūksņu tapešu uzplaukumam. Vairāk varbūt tomēr par angļu tapetēm no šī perioda ir tādā vispārējā vēsturē zināmas tieši franču ražotās tapetes, kas aizsākās gan ar arabesku motīviem, ko mēs redzam šeit attēlos, tādās slejās izkārtotas kompozīcijas, kurās ir gan ziedi, gan varbūt arī cilvēki, un šis te motīvs nāk no pētījumiem par seno Romu un atklājumiem Pompejās, un tad ļoti veiksmīgi tika pārnests arī uz tapetēm un izmantots interjera rotēšanai jau tādā pavairotā formātā. Bet vēl viena no lietām, ar ko Francija īpaši izcēlās 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta sākumā, bija ainavu tapetes. Tātad tā ir plaša panorāma, kas neatkārtojās visas telpas lokā. Šeit ir redzami tikai 10 paneļi, bet kopā viņi ir bijuši 24 tādai ainavu tapetei. Un ar šādām te tapetēm jau nekaunējās savas mājvietas rotāt ne tikai bagāti un turīgi augstākās sabiedrības pārstāvji, bet pat arī karaļi. Jo ir zināms, ka arī Spānijas karaļa rezidencē ir bijušas ar mežoņu tēmai veltītas tapetes, izlīmētas vienā no viņu pieņemamajām telpām. Un tie sižeti, ko izmantoja šajās panorāmas tapetēs, bija ļoti plaši. Tur tiek attēloti gan ainaviski skati, piemēram, ar Šveices kalniem vai piezīmes no kapteiņa Kuka ceļojumiem un jaunās iepazītās zemes, kā arī klasiskas ainas no literatūras sižetiem un vēsturiskiem notikumiem. Tehnoloģiskais progress ļāva tapešu ražotājiem eksperimentēt ar arvien sarežģītākām formām un krāsu pārējām, un jau 18. gadsimtā Angļi izdomāja tapetes, kurās ornamenta malas varēja noslēpt nemanāmās salaiduma vietās. Un 19. gadsimta sākumā tika izgatavots arī bezgalīgas tapešu loksnes, ja papīra loksnes, un tad jau varēja sākt drukāt tapetes uz šīm te garajām slejām, kā mēs to zinām šodien. Un tad, kad 1839. gadā tvaika dzinēji sāka pielietot arī apdrukas tehnoloģijās, tas pavēra ceļu industriālajai tapešu ražošanai. Un līdz ar to tapetes kļuva daudz lētākas, bet vēl aizvien saglabāja sev estētisko pievilcību. Te arī ir dažas no senākajām industriāli drukātajām tapetēm. Šis ir piemērs no Latvijas, arī 19. gadsimta vidus.
Un atsevišķi elementi arī šīm te sākotnēji industriāli drukātajām tapetēm varēja pēc tam tikt izmantot vēl arī ar koku klišajām un bloku atspiedumiem. Un šis piemērs man pašai ir ļoti mīļš, jo te var redzēt tapešu fragmentu no Āsters mūžas salīdzinājumā ar viesistabas iekārtojumu, kur izskatās, ka tapetes ir ārkārtīgi līdzīgas un kā tas būtu varējis izskatīties arī mūžas interjerā. 19. un 20. gadsimta mija sakrita ar jugendstilu uzplaukumu laiku un vairs nepastāvēja nekādu tādu tehnoloģisku šķēršļu eksperimentiem ar materiāliem, krāsām un ornamentiem. Jāatzīmē, ka tapetes mājokļu noformējumā gadsimta mijas periodā bija tikpat populārs apdares materiāls kā dekoratīvais sienu krāsojums, bet tā kā to ražoja masveida patēriņam un bieži mainīja, tad par to ziņas ir saglabājušās salīdzinoši mazāk. Un tie piemēri, ko es rādīšu, tie būs lielākoties Latvijas piemēri, un tā kā tie ir atrasti izpētēs, tad nevienmēr tiem objektu, ja tapešu fragmentiem ir laba kvalitāte, tad es atvainojos par to, ka būs mazliet jāpiepūlās un jāsasprindzina redzi, lai saskatītu ornamenta nianses. Un detalizētāk vēl pievēršoties niansēm par senākajām tapetēm Latvijā un varbūt atsaucoties arī uz iepriekš teikto par ainavu tapetēm, tad jāsaka, ka arī šādas Latvijas teritorijā ir bijušas, ir izmantotas telpu rotāšanai. Un pat vairākās ēkās ir zināms, ka Bišmuižā ir bijuši Šveices skati. Šeit mēs redzam Laidu muižas interjera fotogrāfiju ar Arkādijas skatiem. Abas divas šīs tapetes ir ražotas Zubera manufaktūrā. Un Arkādija ataino tādu idillisku dabas skatu. Un, protams, ka kaut ko tādu gribējās redzēt arī savās mājās. Un Mežotne, kas arī mums Rundālē ir ļoti tuvu vieta, arī savulaik ir bijusi rotāta ar ainavu tapetēm. Un te ir tikai 24. gadā fotografēti fragmenti no pieminekļu valdes materiāliem, kas ir saglabājušies līdz mūsdienām, kur zem citām tapetēm, kas imitē ādu, ir redzami tādi zirdziņi, un pēc tiem zirgiem var identificēt, ka tās ir Dufo manufaktūras ražotās ainavu tapetes ar medību panorāmu Kampjēnas pilī. Un tā ir bijusi tāda ļoti specifiska un ļoti dārga tapete, kas arī ir nākusi no viena no imperatoru pilīm, viens no imperatoru pilīm. Un vienkāršākajos mājokļos izmantoja vairāk tomēr vietējā ražojuma tapetes, netik daudz ieveda šīs te dārgās ainavu tapetes. Un, ja te vēl ir apskatīt kopumā, kā izskatās šī te medības Kampjēnā tapešu kompozīcija, tādas ir saglabājušās, manuprāt, tikai 5 visā pasaulē šobrīd, un Latvijā ir bijusi viena no tām, kas ir gājis bojā. Bet, ja mēs runājam par tādām vienkāršākām tapešu apdarēm, tad viena no, mazliet aizbīdījās, ne tā kā vajag, viena no lietām, ko es gribēju izcelt, ir arī vietējās tapešu fabrikās veidotas tapetes. Un šeit kā tāds lielāks piemēru klāsts ir nācis tieši no Debkina muižiņas, kas atradās Rīgas, netālu no Rīgas. Un tur visas telpas bija rotātas ar tapetēm, un tā kā citā ēkā ir atrastas tādas paša ornamenta tapetes, kā mēs redzam šeit augšdaļā, kur ir tāda stilizēta drapērija ar sasietiem mezgliem, bet ir bijušas līmētas ar šo te apdrukāto daļu pret sienu un aizmugurē uzkrāsots ornaments, tad tas liek domāt, ka tās tiešām ir bijušas vietēji ražojuma tapetes un salīdzinoši lētas, kuras tajā gadījumā, ja nebija pietiekamā kvalitātē, varēja izmantot arī kā rezerves materiālu. Un te ir fragmentiņš, pati Debkina muiža, kā viņi izskatās, un tajā brīdī, tad, kad tur bija rotātas telpas ar tapetēm, tajā ēkā dzīvoja Garlības Merķels. Arī pietiekami zināma tāda kultūras personība, kas arī rūpējās par to vidi, kurā tad atradās. Un augstākas kvalitātes tapetes arī ar līdzīgiem ornamentiem, kur ir
attēlotas drapērijas un audumi ir bijuši arī citās Rīgas ēkās. Un tad līdz ar šiem vietējiem ražojumiem pastāvēja arī dārgāki ievesti piemēri. Tad tādā apkopojuma veidā parādot 19. gadsimta vidus un otrās puses tapešu paraugus, kas jau iezīmē historismu tendences, mēs varam redzēt tādu tā kā kolāžu, kā tas izskatās. Ja 60. gados vēl tie tapešu apdrukas atgādināja vairāk audumus un tika biežāk izmantotas arī koka klišejas, lai panāktu pēc iespējas tādu skaistāku veidolu, pamatne tika satinēta, jeb uzpulēta, lai būtu, tad radītu zīdaini ieskatu. Tad pēc tam jau 70., 80. un 90. gados tapešu kvalitāte pamazām mazinājās. Un lielākajā vairumā gadījumu izmantoja jau tādu papīru, kur saturā ir ļoti daudz lignīna. Un ražojot šo tapetes industriāli, tad mēģināja samazināt arī krāsu daudzumu, ko lieto tapetēs. Un daļu no ornamenta atstāja tikai papīra tonī. Un tad pavisam lētā šī ražojuma tapetes tad nolietojās 3 gadu laikā. Un tās bija īpaši raksturīgas tieši gadsimta mīs periodam, tās ļoti lētās tapetes. Un tādas, kurām papīrs nodzeltēja un izjauca jau visu to ieskatu par tapešu ornamentu, tās parasti mēdz dēvēt par vasarnīcas tapetēm, jeb jūrmalas tapetēm. Un, ja paskatās uz jūrmalas māju interjeriem, tad tur tiešām ir tādi viezi tapešu pīrāgi. Un pareiķinot to ēkas izmantošanas laiku, tad var izdarīt secinājums, ka tās tika pārlīmētas ik pa 3 gadiem. Tad uz bieza, laba papīra drukātas tapetes jau skaitījās kaut kas tāds, kas ir augstas klases produkts. Un arī tur varēja būt tā, ka papīrs piedalījās ornamenta raksta veidošanā vai kā pamattonis vai kā atsevišķa detaļa, bet tā kā papīra kvalitāte bija augstāka, tad tas papīrs tā nenodzeltēja. Un ja vēl apdruka bija veidota ar koka klišejām, ko lielākoties izmantoja tieši apmaļa drukā, tad tapetes varēja saglabāt savu kvalitāti arī ļoti ilgstoši. Un vēl viena no lietām, ko man gribās uzsvērt tieši gadsimta mīs kontekstā, ir tas, ka vēl joprojām arī tapešu izmantošanā saglabājās tāda spēcīga ietekme no historisma perioda, kam bija raksturīgi kopēt jebko no vēsturiskajiem stiliem, jeb izcelt no jauna baroku, izcelt no jauna klasicismu, renesansi. Un gadsimta mijā parādījās arī tendence atjaunot ne tikai ornamentus un rakstus, bet arī materiālus. Un tāpēc papīru mēģināja pataisīt par ādas materiālu un veidot arī reljefas tapetes no papīra, kas izskatās kā ādas tapetes. Šeit ir piemērs no Latvijas Banku sēžu zāles, kur arī ir papīrā imitētas tādas ādas tapetes, vēl brūnos toņos, tāds kārtīgs historisma paraugs, bet datētas ir ar jau 20. gadsimta sākumu. Tāds konservatīvs, reprezentabls interjers šajā periodā. Retāk šādi ornamenti ir sastopami arī ar jūgendstila motīviem, bet te ir viens tāds piemērs, kur arī ir tāda jūgendstila puķe uz zaļa fona, bet reljefs šim konkrētajam ornamentam nav tik izteikts. Un viens no iemesliem, kāpēc tika meklēti jauni materiāli telpu iekārtošanai 19. gadsimta beigās, bija vēlme pielāgot dzīvojamo vidi augstākām higienas prasībām. Un mēģināja izdomāt arī veidus, kā pagatavot ūdens izturīgus tapetes. Un tādas, piemēram, bija linkrusts un anaglipta. Linkrustu izgudroja Frederiks Voltons, un tas tika patentēts jau 1877. gadā Anglijā. Savā ziņā
Tas līdzinājās linolejam, tā izgatavošanā tika lietota oksidēta lineļa, korķa putekļi un sveķu maisījumi, kas ir uzklāti uz auduma vai uz izturīgu papīra pamatnes, un tad presēts starp diviem veltņiem, atspiežot ornamentus. Ornamentus mēdza krāsot gan uzreiz jau ražošanas procesā, vai arī varēja pēc tam nokrāsot atbilstoši interjeram, ja bija tāda nepieciešamība. Un otrs no veidiem, ko arī izgudroja 19. gadsimta pēdējā ceturksnī, ir anagliptas tapetes, kur autors ir Tomas Palmers. Tās tika patentētas 1886. gadā un ir izgatavotas no kokvilnas šķiedras masas, tāpēc tās ir vieglākas nekā limkrusts, un tās varēja izmantot arī griestu dekorā. Un tur ir maziņš attēls blakus no Viktorijas un Alberta muzeja krājumiem, un var redzēt, ka augšā gar griestiem ir tāda tā kā frīzes josla, kur liekas, ka varētu būt kaut kādi ornamenti, bet tās ir tapetes, kas ir izlīmētas arī ar reliefu atspiedumu. Viegli kopjamas, tīrāmas, mazgājamas, līdz ar to arī piemērotas vannas istabai, kā tas ir redzams šajā attēlā. Un tiek izmantotas gan sabiedriskās ēkās leņkrusta tapetes, gan kuģu interjeros, vilcienu interjeros, tur, kur ir nepieciešams bieži tās tīrīt un kur tās ir pakļautas lielai cilvēku masas ietekmei. 19. gadsimta beigas ir laiks, kad arī sāk ražot tapetes, kas ir apdrukātas ar ātri žūstošām eļļas krāsām un pēc tam vēl nolakotas. Un arī šādas tapetes bija izturīgākas pret mitrumu, un tās varēja arī mazgāt, ja bija tāda nepieciešamība. Un pavisam neparasta lieta, ko mēdz saukt par tapetēm, bet arī man to ir grūti pieņemt kā iespējamu tapešu materiālu, ir cinka tapetes, kas parādījās pašās 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā. Un arī Latvijas presē 1898. gadā dažādu jaunumu apskatā ir pārstāstītas ziņas par to, ka, citēju no Rīgiša Runšau žurnāla, ka Amerikā populārajām cinka tapetēm, tagad tās ir pieejams arī Rīgā. Tas ir tāds diezgan paliels taisnstūra metāla plāksnes materiāls, kas ir emaljēts, un tā emalja pēc tam ir vēl apdrukāta ar ornamentu. Diemžēl tas vienīgais paraugs, ko mums izdevās atrast bijušajā Rīgas krājaizdevuma bankas ēkā virtuvē bija diezgan sliktā stāvoklī, un jau tas emaljētā daļa bija nost, bet var redzēt, ka tie cinka tapetes ir bijušas reliefas un tad nokrāsotas un vēl rotātas arī ar dažādiem ornamentiem. Un virtuvē tās tika liktas līdz pat durvju ailes augstumam, arī, lai izvairītos no, es pieņemu, tauku sprakšķiem un tādām lietām un būtu viegli iztīrām virtuve. Tāda neparastākā lieta saistībā ar tapetēm gadsimta mijā. Un lielākoties tapetes ieveda no ārzemēm, vai no Vācijas, vai Francijas, Anglijas un Zviedrijas, bet bija arī atsevišķas ražotnes Latvijā, un viena no lielākajām darbojās Rīgā. Tā tika atvērta 1884. gadā, un tās īpašnieks bija Filips Puls, kurš pirms tam bija vadījis tapešu fabriku Tallinā, un tad pārcēlis savu ražotni uz Rīgu. Šī tapešu ražotne darbojās ļoti ilgi, arī vēl padomju okupācijas laikā, tikai mainot nosaukumu uz Rīgas tapešu fabriku, tā darbība turpināja līdz 70. gadiem. Un šajās te reklāmu bildītēs, kur ir parādīts, kā varētu izskatīties interjeri ar viņu ražotajām tapetēm, ir redzams 20. gadsimta 20. gadu piedāvājums. Un šie materiāli ir saglabājušies Rīgas un Vēstures kuģniecības muzejā, bet tādu tiešu pierādījumu tieši no gadsimta mijas perioda, ka konkrētās tapetes ir ražotas Rīgā, tādus man nav izdevies atrast līdz šim, ir mazliet vēlāka perioda paraugu grāmatas zināmas no šīs te fabrikas. Vēl arī ir bijušas vairākas citas fabrikas, kā piemēram Liepājā ir bijusi Wunderlich
ražotne, Tukumā ir bijusi neliela tapešu fabrika, domājams, ka arī Daugavpilī ir bijis jābūt kādai tapešu fabrikai, bet visas šīs te mazās fabrikas arī ir palikušas tikai kā pieraksts vēsturē bez konkrēti zināmiem ražojumu paraugiem. Un jau pieminētais linkrusts, arī tas ir ticis ražots Latvijā. 20. gadsimta sākumā, modernizējot vietējo ražojumu klāstu, Zviedru korķu un lineja rūpnīca Vikanders un Larsons sāka ražot arī linkrusta tapetes. Un viņiem ir bijis diezgan liels šī te piedāvājuma klāsts. Katalogā var redzēt 59 dažādas ornamentētas sienu tapetes un 40 dekoratīvās apmalas. Arī pašas ražotnes ēka ir bijusi iekārtota kā tāds paraugu demonstrējums apmeklētājiem, lai var redzēt visu, ko viņi ir saražojuši, gan linkrustus, gan linolejus, bet, diemžēl, ēka cieta 2013. gada ugunsgrēkā un nav vairs pieejami arī attēli no šiem te interjeriem, kādi tie bija sākotnēji. Ilgu laiku jau tā bija slēgta. Man liekas, 91. gads bija tas laiks, kad viņu slēdza arī un neturpināja ražot, un tad pēc tam arī nodega rūpnīca. Bet Latvijā ražotā linkrusta paraugi ir tie, kas ir šad un tad vēl sastopami un atrodami dažādos interjeros. Tad te ir vēl tādam ieskatam, ja kādreiz tās bija manufaktūras, kur ar rokām apdrukāja papīru, tad tagad ir tapešu konvejeri, kur var dabūt tapetes ļoti ātri un visdažādākajos lētākos un dārgākos rakstos. Tad atbildot uz jautājumu, kāda dizaina tapetes 20. gadsimta sākumā ražoja mūsu reģionā, tad ir jāskatās mazliet plašāk arī cariskās Krievijas kontekstā, jo arī tur analizējot visu šo teritoriju ir norādīts, ka šaurā tirgus dēļ 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā tika ražotas tikai lētāko šķirņu tapetes uz vietas, kur iespiešanai nepieciešamos sveltņus un ornamentus iegādājās no ārzemēm, galvenokārt no Vācijas. Un gadsimtu mijā vietējās rūpnīcās vēl joprojām trūka profesionāli izglītot vietējo mākslinieku, kurus nodarbināt daudzajās ražotnēs. Un arī 20. gadsimta sākumā Sanktpēterburgas tapešu fabrika apskatnieks Bakterjānovs norāda, ka tapešu dizaina jomā Krievijai vēl būtu pēc daudz kā tiekties, jo acīm redzama ir kopumā zemā kvalitāte, kāda ir pieejama. Un citēju, vairāk par ziediņiem uz zaļa fona, saules puķiem, klucīšiem un tā tālāk viņi neko nespēja izdomāt, citāta beigas. No Francijas un Vācijas tapešu rūpnīcām bija jāiepērk arī daļa izēju materiāli, tātad šīs ražotnes pirka gan krāsas, gan bronzas pulveri, zeltu, lakas, vilnas smalkni un līmes, un tas viss sadārdzināja ražošanu. Un tāpēc, lai samazinātu izmaksas, tad vēltņus pasūtīja jau no paraugu katalogiem, vai iegādājās lietotas no citām tapešu fabrikām. Līdz ar to arī tā vietējā tapešu piedāvājuma kvalitāte nevarēja būt pārāk augsta. Neskatoties uz šo negatīvo vērtējumu, tomēr bija radusies ļoti nopietna nepieciešamība pēc profesionāli izglītotiem māksliniekiem, kuri spētu strādāt rūpnieciskā dizaina jomā, un tika īstenota no šī mecenāta Andreja Štiglica iecere par centrālās tehniskās zīmēšanas skolas atvēršanu, ko mēs pazīstam ar nosaukumu Štiglicas skola, un tā tika atvērta jau 1876. gadā. Tur mācīja gan zīmētājs, gan ornamenta dizainerus, un kopš 98. un 97. studiju gada tika atvērta patstāvīga tekstila kompozīcijas un ziedu glezniecības klase, un tās programmas izveidu un vadību uzticēja latviešu māksliniekam, bijušajam skolas audzēknim Jūlijam Jaunkalniņam. Un, kā ir atzīmējusi mākslas vēsturniece Laima Kļaviņa, tad tieši Jūlijs Jaunkalniņš Štiglicas skolas vidū bija pirmais, kas audzēkņus iepazīstināja ar jugendu stilu kā tādu. Un pēc 2 gadu
specializācijas apgūšanas. Katram no audzēkņiem bija jāpavada 2 mēneši darbnīcās vai fabrikās, arī strādājot un veidojot ornamentus. Un, tad, ja paveicās, tad pēc skolas varēja doties arī tādā labā stažēšanās braucienā uz Franciju vai Vāciju, ja tika saņemti šie atzinības diplomi. Jūlijs Jaunkalniņš kļuva par skolotāju 2 tapešu dizaina kontekstā nozīmīgiem 19. un 20. gadsimta mijas Latvijas izcelsmes lietišķās mākslas meistariem. Tas bija Jūlijs Madarnieks un Jūlijs Straume. Un viņi ir piedalījušies tapešu dizaina izdomāšanā un profesionāli arī pilnveidojušies pēc studijām ārzemēs, taču liecības, ka viņu sastrādātie tapešu meti būtu nodrukāti, tādas mums diemžēl nav. Tad ir Šķiglicas skolas attēls ar Jūliju Jaunkalniņu, kurš vadīja šo klasi, un tad Jūlijs Madarnieks ar saviem tapešu paraugiem. Madarnieks laikam ir viens no spilgtākajiem šīs 20. gadsimta sākumā esošajiem māksliniekiem, kurām raksturīgs ir augsti stilizēts dekoratīvs un ļoti detalizēts ornaments. Un daļa no viņa šiem ģeometriskajiem stilizētajiem metiem mākslas vēsturnieki atributē kā tapešu metus. Un raksturojot Madarnieku kopumā, tad Silvija Gross ir norādījusi, ka viņa darbība lietišķajā mākslas jomā ir tikpat būtiska tādā telpas izjūtā, kā ikvienam šim jūgendu meistaram, jo viņš taisīja šo vienotā mākslas darba ideju, īstenoja visos savos interjeros. Un šādas tapetes ir no mazliet vēlāka perioda, ar deko periodu, ir saglabājušās Pulkveža Brieža ielā 8, kas ir bijis arī Madarnieka paša dzīvoklis. Un tas, lai domātu, ka viņš tiešām arī ir veidojis tapešu rakstus saviem interjeriem, ar ko viņš ir strādājis. Un otrs pieminētais mākslinieks bija Jūlijs Straume. Viņš Šķiglicas skolā iestājās 1898. gadā un specializējās aušanā un auduma apdrukā. 1904. gadā beidzot skolu, viņš ieguva ārzemju stipendiju mākslinieckās pieredzes papildināšanai Parīzē. Un tur Straume uzturējās no 1905. līdz 1907. gadam, apmeklēja kursus Kolorasija akadēmijā un Parīzes Gobelēnu manufaktūrā, studēja un kopēja darbus muzejos un privātās kolekcijās, iepazinās ar jaunākajām tendencēm dekoratīvajā mākslā un aizrāvās arī ar Japāņu mākslas paraugiem. Te mēs redzējām dažus no viņa veidotajiem tapešu metiem. Ir saglabājušies 7 meti no šī perioda, un tos Straume kā atskaiti sūtījuši Šķiglicas skolu, lai parādītu, ko tad viņš ir darījis Parīzē. Un paraugos ir uzskatām redzama mākslinieka interese par jūgendstilu formveidi un arī tādas ietekmes no tajā laikā ļoti būtiskā jūgendstila iedvesmas avota Japāņu mākslas. Tad ornamentos ir izmantoti gan augu, gan figūru motīvi. Tur ir gan orhidejas, gan zirnekļi, un uz tā tumša brūnā fona arī izskatās mazliet draudīgi. Mūsdienās iedomāties tādas tapetes istabā varbūt, ka būtu mazliet pagrūti, bet jāatcerās, ka gadsimta mijā vēl aizvien spēcīgi ir šī historisma domāšanas tradīcija par tumšu telpu, pieblīvētu ar mēbelēm un ar ziediem un augiem. Un jūgendstila idejas, kas nāk ar šo gaišumu, atvērtumu, līniju vieglumu, raksta vieglumu, tas vēl tikai pamazām ienāk tā kā kopējā kontekstā. Tātad kopumā 19. un 20. gadsimta mijas dizainā augstākie sasniegumi pieder jūgendstilam, bet vēl joprojām spēcīgas ir historismas tradīcijas. Un jūgendstils tā kā pret to sacēlās, mēģinot parādīt kaut ko jaunu. Rietumē Eiropā dažādu valstu mākslinieki gandrīz vienlaicīgi interjeru noformējumā sāka lietot jaunas ornamenta formas ap gadsimtu miju un veica arī tādas augstāku stilizācijas pakāpi izmantotajiem motīviem.
Un aizvien biežāk pieaug tie gadījumi, kad mākslinieki jau konkrēti sēkas iekārtojumam izstrādāja tapešu dizainu. Un, kā piemērs var minēt Vācijā un Austrijā strādājošos 20. gadsimta sākuma māksliniekus Otto Ekmanu un Jozefu Hofmanu, arī Valteru Leistikovu un Beļģijas mākslinieku Andriju van der Veldi, kas arī veidoja šos te ornamentus. Nu, un, ja salīdzina aptuveni ap to pašu laiku, pat nedaudz agrāk darināto šo Valteru Leistikovu tapešu fragmentu ar tiem, ko mēs redzējām no Jūlijas Straumas piedāvājuma, tad var redzēt, jā, ka vietējos, pat jaunajos māksliniekos vēl aizvien ļoti spēcīgi ir iesakņojusies tāda sablīvējuma un smagnējāku ornamentu tradīciju un nav tik liela paļāvība uz šo vieglo vijīgo jugendstila raksturu, kas parādās revolucionārākajos stila virzītājos, pie kuriem pieder arī Hektors Gimārs, slavenais franču jugendstila mākslinieks. Un te ir arī dažas no viņa tapetēm, kas izskatās gandrīz vai kā marmora imitācijas. Šie ir tādi daži zināmākie tieši jugendstila manierē strādājušie mākslinieki, bet lielākais vairums tapešu dizaina ir anonīma meistaru darbs. Un skatoties daudzveidīgo informāciju, var konstatēt arī dažas reģionālas īpatnības jugendstila dizainā. Francijā ir ļoti spēcīga Japāņu mākslas ietekme ar plūdlīniju dominanti, savukārt Anglijas izstrādājumos arī vēl 20. gadsimta sākumā valdīja māksla un amata kustības estētika, un to es parādīšu mazliet vēlāk. Vācijā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā dominēja vijīgi lielziedu raksti, bet Austrijā jau sākot ar 903.4. gadu parādījās tādas ģeometriski abstrahējošas idejas. Un tad jugendstila tapetēm iedvesmas avoti bija gan Japānas mākslas ietekme, gan dabas studijas, gan māksla un amata kustība. Un Japāna, es pieņemu, ka arī šīs dienas kabineta kontekstā tālie austrumi un Japāna būs viens no tādiem uzsvariem. Tad jāsaka, ka kopš viņi 1853. gadā atvēra tirdzniecības ostu visai pasaulē, māksliniekiem, protams, ka radās ļoti liela interese par līdz šim mazpazīstamās valsts kultūru un tās mākslinieciskajiem paņēmieniem. Un viņi sekoja līdzi un studēja tam, kāda bija Japāņu gleznojumi un kogriezumi, un mēģināja to atdarināt arī savos darbos. Viens no tādiem tiešiem Japānas mākslas ietekmes paraugiem Latvijā lietoto tapešu dizainam ir redzams, es ceru, ka ir redzams tajā mazajā fragmentā, kas ir no Nordeķu muižas. Ja labi ieskatās, tad tur vajadzētu saskatīt zilganas dzērvis ar dabas motīviem, arī tādā mazliet diagonālā plūstošā līnija izkārtojumā, un blakus ir Japāņu kimono ar auduma ornamentu, kas ir veidots arī tādā Japānai raksturīgā apdrukas tehnikā, ļoti sarežģītā. Un var redzēt, ka šīs ietekmes no Japāņu audumiem ir pārnākušas arī uz tapetēm. Un šīs tapetes atradās Nordeķu muižas salonā, tā ir Rīgas teritorijā, un tas salons arī ir bijis tāds tā kā austrumu salons ar durvju portālu, kas bija rotāts ar drakoniem, un tad sienas ar šīm te dzērvēm arī parādīja ietekmes no Japānas. Tomēr tāda tieša kimono ornamentu pārnešana tapetēs nav tas raksturīgākais japānisma stilistikas paņēmiens, ko izmantoja tapetēs. Daudz populārāks ir tā dēvētais angļu japāņu manieras ornaments, kuram ir raksturīga atsevišķu detaļu, tāda neregulāra savietošana, tā, ka šie
sižeti pārklāja viens otru, neveidojot tādu skaidru saskatāmu rakstu. Un te arī ir viens neliels fragments no Valdgalas mūžas, kur centrā ir tā kā lilijas motīvs, bet apkārt ir sakrāmēti vēl visādi ornamenti, veidojot tādu tā kā, raibu hausu. Un tas arī ir no šīs te Japāņas estētikas ietekmēts dizains. Tālie austrumi, ne tikai Japāna, arī bija viens no tādiem galvenajiem iedvesmas avotiem tapešu ornamentiem, un tika izmantot arī seni audumu paraugi, ko pārnesa tapešu dizainā, gan iekļaujot fantastiskas būtnes kā fēniksus un pūķus un drakonus, gan tiešā veidā mēģinot atdarināt šos te austrumnieciskos motīvus no audumu apdrukām. Un man personīgi liekas ļoti interesants šis piemērs, kur mēs varam redzēt, kā izskatās orientāls paklājs. Tas ir mongoļu paklājs, un blakus ir maziņš fragments no Miesnieku ielas 1. Tapešu fragments arī datēts ar 19. gadsimta beigām. Tātad tas ir tas pats brīdis, kad jugendstils darbojās, un burtiski paklājs uzdrukāts uz papīra un pielikts pie sienas. Tā kā tas arī ir bijis ārkārtīgi izplatīts motīvs. Es pamanīju, ka jums šeit arī ir ļoti līdzīgs paklājs, jā, tā kā uzķerat visas nianses šim laikam, jā. Vēl viena no tādām raksturīgām lietām ir arī tāda botāniska pieeja ornamentā puķu attēlojumam. Jo, ja mēs zīmējam mākslinieciski ziedus, tad viņi tā kā sabijās, veido rakstus un ir citādākā skatā, bet ja pieiet tā kā, no tāda zinātniskā viedokļa, tad mēdz attēlot ziedu pretskatā no sāniem, uzzīmēt viņu plakani, tā kā, lai varētu saprast, kā tas izskatās. Un tā ir tendence, ko tāds britu pētnieks un ornamentu pētnieks Owens Jones ieviesa savā ornamentu gramatikā, kas tika izdota jau 19. gadsimta otrajā pusē, un no tās to pārmantoja un izmantoja arī tālāk tapetēs. Un ja jūs paskatīsieties uz šo tapešu ornamentiem, tad arī šeit ir izmantots tāds pats puķis sadalījums, kad puķi ir pretstatā, un tad šie sāņu skati, kā tāda tipiska pieeja, kā parādīt tādā nosacīt botāniskā manierē ziedu atveidojumu. Un trešā tāda ļoti spēcīgā ierosme nāca no mākslu un amatu kustības Anglijā, kur savstarpēji miedarbojoties gan estētismu, gan prerafaelītu kustībai, gan arī mākslu un amatu kustības sociāli orientētajām idejām, visās Britu salās tika dibināts mākslinieku darbnīcas, uzņēmumu, dizaina skolas un ģildes, kas tādā arī jaunā estētiskā valodā mēģināja radīt šo dzīves telpas iekārtojumu augstā mākslinieciskā kvalitātē un atbilstoši viņu izstrādātajiem paraugiem. Viljams Moris ir tas, kas iedibināja mākslu un amatu kustību, un viņš savukārt skatījās uz agrījiem viduslaikiem, uz viduslaikiem un agro renesanses periodu kā tādu savu iedvesmas avotu, no kurienes tad smelties idejas ornamentiem tālāk. Un mēs zinām, ka tur ir tie gobelēni, kuros ir attēloti milleflori, jeb daudzie mazie ziediņi, un tad tos ziedus viņi arī pārceļ uz savām tapetēm un pēc tam jau tālāk sāk izmantot ornamentu daudzveidības veidošanā. No personībām, kas darbojušies šajā laikā un varbūt tādā vizuālā skatā, ornamentu estētikā vairāk atgādina jugendstilu, ir jāmin tādi tapešu dizaina izstrādātāji kā Walters Kreins, Čārls Frants Enneslijs Voislejs, arī Džons Henrijs Dīrls un Henrijs Nepers. Un te mēs varam redzēt viņu izgatavoto tapešu piemērus, kas jau robežojas ar tādu, man liekas, mazliet fantāzijas pasauli ar bagātīgiem šiem te vijumiem, viļņiem un sienu, kas ir blīvi noklāta ar ornamentiem. Un līdzīgas tapetes mēs sastopam arī Latvijas piemēros, gan netik bagāti kolorētas un
spilgtas krāsas izteiksmē, vairāk kokarīgi dzeltenos toņos ieturētas, bet arī tā kā šī pārejas posma tapetes, kas ietekmējušās ir no mākslu un ornaments ir ietekmējies no mākslu un amatu kustības ornamentiem un diezgan blīvi vēl noklāja visu tapešu pamatni ar ziediem un vijīgiem kāta motīviem. Un te ir Henrija Nepera tapešu piemēri un arī vēl Liberty un Co. ražotās tapetes. Ja mēs viņus salīdzinām abus divus, tad var redzēt, ka diezgan precīzi ir šie ietekmju avoti ņemti no mākslu un amatu kustības. Vēl viens aizgūms no angļu tapešu ražošanas ir arī plata dekoratīvā apmale, ko līmēja durvju augšdaļā un noslēdza tādā veidā sienas plaknes tapsējumu, vai arī virs cokola daļas šādas te platas apmales līmēja. Šo piemēru mēs jau redzējām iepriekš, tas ir diezgan vienkāršs ainavas ornaments un kontūra ir veidota iezīmējot to spilgtāk, bet, piemēram, kalniem kontūra nav veidota vispār, un tā veidojās tikai no šī klišejas atspieduma. Un vietām pat nav izmantots arī šis te fona, ir izmantots papīrs kā fona tonis ornamentā. Tā izskatās šie ietekmju avoti gadsimta mīju tapešu dizainā Latvijā. Un kas tad notiek ar pašu jūgenstila ornamentu, vēl ko mēs varam šeit sastapt? Tad pretstatā historismam, kurš iedvesmu guva pārsvarā no senāku laika tekstīlijām un centās parādīt citas stilistiskās tendences, tad jūgenstila mākslinieki meklēja jauno un universālo, noraidīja visus vēsturiskos stereotipus un kā pirmavotam pievērsās dabai un mēģināja studēt tieši dabā sastopamos motīvus, lai no tiem arī izveidotu skaistus augu un ornamentu paraugus. Un par vienu no vadošajām lietām kļūst līnija, kas ir ļoti plūstoša un vijīga. Un, arī pētnieki ir norādījuši, ka līnija ir tieši tas, kas veido šo ornamentu. Tomēr Latvijas atrastajos piemēros līnija nevienmēr ir tas dominējošais. Mums arī jūgenstilā vēl ir tā, ka diezgan blīvi tapeti aizpilda citi motīvi. Šeit, piemēram, ir tādas kā lielas saulespuķa lapas, kas noklāja visu pamatni, un tad ir sarkanas lielas saulespuķis, kas dominē ar savu izmēru, gandrīz tikpat lielu kā dabā. Vēl arī šādi te savietoti vijīgi neļķu sižeti, arī ar lieliem centrāliem ziediem, kas dominē ornamentā. Un tad aptuveni ap 10. gadu, ap 8. gadu arī Latvijas tapešu dizainā sāk parādīties ģeometriskāki motīvi, tad kārtojams regulārās līnijās, jau stilizē ziedus līdz ģeometriskām pamatformām, atkāpjoties no šiem te dabas idejas par to, ka ornamentā ir jāizmanto tikai tas dabīgā forma, ko mēs redzam dzīvē. Te ir vēl viens no vijīgo tapešu piemēriem, un tad arī tādās vertikālās slejās izkārtoti krokusu motīvi. Protams, ka visvairāk tiek izmantoti ziedi un augi, un par puķiem, kurus tad izmanto ornamentos, var teikt, ka vislielākais vairums ir tieši liliju ziedu atveidi, bet māksliniekus interesē arī magonis, ūdensaugi, agri pavasara ziedi, kā krokusi, sniegrozes, visbulītes, narcises un tulpes, hortenzijas, pieneņu pūkas, ciklamenes, frēzijas, kreses, neļķes, margrietiņas, cigoriņu pumpuri, meža zemenītes, palmu zari, zāles stiebri un atsevišķas koku daļas, kā piemēram kastaņu lapas vai ozolzari, priežu čiekuri un tam līdzīgas lietas. Te var redzēt gan
maipuķītes vienā pusē, gan kastaņu lapas otrā pusē. Un man liekas, ka šobrīd jau viens no zināmākajiem piemēriem, kur arī kastaņu lapas ir izmantotas tapešu ornamentā, ir Rīgas biržas interjers, kur tika atrasti šie vēsturiskie paraugi un tapetes atjaunotas arī atbilstoši tiem ar kastaņu motīviem. Jugendstilam tāds pavisam raksturīgs dizains būtu tāds, kad apakšā cokolā varētu redzēt saknes, centrālajā daļā varētu redzēt ziedu kātus un tad frīzes daļā pašus ziedus. Un tāds mazs fragments ir atrasts arī šeit vienā no izpēšu materiāliem, ēkā Miesnieku ielā 1, kur var redzēt, ka sienas plakne ir tikai ar kātiem un lapām aplīmēta, un augšā ir bijusi plata frīze ar ziediem, kas atbilst šīm te kātu struktūrai. Un tas būtu tāds, šis te augšanas motīvs, ko vistiešākajā veidā arī varētu parādīt jugendstila tapetēs. Un tur jau ir mazliet vairāk šie te ģeometrizējošie motīvi, arī ar vertikālajām dominējošajām līnijām jau ap 10. gadu. Un parādās arī neoklasicismu iezīmes gan ar lauru vainagiem, gan meandriem, arī šajā pat laika posmā ap 1910. gadu. Un te ir daži no laura vainagiem tapetēs, un tur jau man bija pēdējais slaids ar Lūznavas mūžas kāpņu telpu. Un man jāsaka, ka jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ man arī bija iespēja piedalīties Lūznavas mūžas izpētes veikšanā un tika atrasti pavisam niecīgi mazi tapešu fragmentiņi arī Lūznavas mūžā, un tāpēc es pieņemu, ka Caunītes kundze arī ir rekonstruējusi visas telpas ar tapešu dekoriem. Jāsaka, ļoti atbilstošiem tieši 19. 20. gadsimta šim te pārējais periodam, tā kā tas ir izdarīts patiešām ļoti kvalitatīvi un godam. Vienīgi, man liekas, ka tas nelielais tapešu fragments, ko mēs atradām, bija mazliet tāds tā kā netik konservatīvs, mazliet vairāk drosmīgs un tāds, kurā gan ornaments gandrīz nemaz neparādās, bet parādās tā kā vēlme pēc modernā un jaunā. Tā kā, jā, man prieks, ka tapeti šeit ir atgriezušās, un varbūt, kad jautājums auditorijai, cik daudziem no jums šobrīd mājās ir paši izvēlētas un izlīmētas tapetes? Man personīgi nav. Kādam vēl ir, jā. Tad prieks, ka šī tradīcija ir saglabājusies, un tapešu dizains ir ārkārtīgi daudzveidīgs un krāsains. Un ar to arī var panākt jaunu, skaistu māju. Jā, paldies!